Sveiki, mīļie, šovakar. Prieks jūs visus redzēt. Es zinu, ka ir kas ļoti gaidījuši šo vakaru. Tieši divāna sarunu. Tieši sarunu par universuma likumiem. Par to tik daudz runāts. Universuma likumi. Bet patiesībā īsti, kad jautāju, neviens īsti pat nezina. Mēs zinām, kā tas mums ir šeit uz zemes, dzīvojot. Piemēram, ja mēs gribam ar automašīnu braukt, mēs zinām, ka mums ir jāaiziet kursi, jānoliek tiesības, un tad mēs varam piedalīties ceļu satiksmē. Un patiesībā tāpat ir ar likumiem, tikai mentālajā plānā. Viņi ir jāzina, lai neiebrauktu dzīvē grāvī. Un par to mēs tūlīt parunāsim ar Kasparu. Sveiks, Kaspar! Čau visiem! Hei! Čau visiem manas draugiem! Draudzenēm! Un es ar pārējām viesiem. Labi. Opalā. Tā, varētu būt šādi? Kā diena? Slikti dzirdu, bet man jums labi. Tagad labāk? Ir labi. Inese mūs dzird, Sandra dzird. Ja meitenes dzird, tad ir labi. Nu ko, Kaspar, šodien tēma? Universuma likumi. Es tevi vispār nedzirdu. Nedzirdi vispār? Pagaidi. Dzird, Inese dzird. Ok. Nu, es arī, es ļoti labi dzirdu. Nu ko, mīļie, pirms šī laiva man uznāca tādas lielas pārdomas par universuma likumiem. Tūlīt pastāstīšu. Tūlīt pašķetināsim pie tējas. Kā jūs teicu, uz zemes, lai mēs brauktu ar mašīnu, mums ir jānoliek tiesības, lai mēs zinātu ceļu satiksmes noteikumus. Kā es braucu, kur es bremzēju, pie sarkanā es nebraucu, pie zaļā braucu, lai visiem ir droši. Indra saka, dzirdu, forši. Nu, ko laižam? Nu, lūk. Un mentālajā plānā tas pats ar universuma likumiem. Man nāca tādas pārdomas. Ļoti daudz ir dzirdēts par dažādiem likumiem. It kā saka, ka viņi ir 8, bet, ja saskaita dažādas valstis kopā, viņi ir ļoti daudz. Jo katram ir savs, nāk ārā vienkārši katram savs likums. Un tur es jau sajuku visos pātaros, man likās, mamma mia, kā tad ir ar tiem likumiem. Es pieļauju domu, ka ir tie 8 varbūt pamatbāzes likumi, kas tiešām ir jāzina katram, tā kā pirmās klasītes ABC reizi. Un es pieļauju domu, ka mums katram pašam ir savi likumi. Kaspar, kā tu domā? Tiešām gribi dzirdēt? Ja jautāju, tad jā. Es personīgi uzskatu, ka nav nekādu likumu. Jo likumi ir tikai un vienīgi ķermenim. Nu, nav likuma. Nu, kāda likuma? Tas mūsos iekšā sēž. Viņš vienalga izdzīvo pilnīgi visus likumus. Tad reāli, ja jums nav likumi, ja jūs sākat no nulles, iedomājieties gars, kas sāk pilnīgi no baltas lapas, no nulles, jā. Tad, lai viņš izdzīvotu pilnīgi visas paudzes, viņam ir jāpārkāp pilnīgi visu likumu, pareizi? Jo, ja es tagad jums teikšu, tev nebūs zakt, traktēsim Bībeli, tev nebūs zakt. Ja? Protams, tu vari zakt, ja tu vēlies, nav problēma nekāda. Kā lai es iemācos zakšanas enerģiju? Kā es zināšu, kā ir zakt, ja man nebūs zakt? Reāli iznāk tā. Man ir jāsalauž tas likums, lai es saprastu, kā zaglis jūtās tajā brīdī, kad viņš zog. Piekstīt. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs pilnīgi visi izējam cauri tam visam un mēs salaužam pilnīgi visus likumus. Mans personīgais viedoklis un sarunā ar pirmsākumu skaidru un gaiši visi jūsu likumi ir iekšā jūsos. Reāli. Es kā piemēru minēšu, mēs ņemsim tagad vienalga, civil likumu, kriminālu likumu, vai vienalga ko, jā. Ir daudz likumu salīt. To nevar darīt, darīs to, tad būs tas. Un tad mūsos iekšā ir tāds kā, gariņš, kas vienmēr
pieklauvēs, jā, nu, jūs paši jūtat, ja jūs kaut ko, ņemsim kā piemēru pāri. Vai divas vīrieši, vai sieviete ar vīrieti, vai divas sievietes, vienalga. Un viens no viņiem satiek pārā kaimiņu, jā, nedaudz ieraips, un viņiem tur mīlas cēni izveidojas, jā. Protams, neviens neuzzina, bet kā es domāju, kā viņa jūtās atnākot mājā. Viņa tagad jūtas slikti pret. Ir jau tādi, kas nejūtās slikti, viņa jau ir šķilnu, kas, ķermenis, tas ir tikai ķermenis, tur ir problēma. Bet, ko es sapratu, līdz kam es izaudzis, kad viss ir balansā. Ja tā notiek, tad esiet gatavi, ka tas atnāks pie jums atpakaļ. Jo savādāk jūs nezināsiet, kā tas ir. Ja jūs kādam kaut ko nodariet, tad reāli jums ir jāizdzīvot tieši tas pats, ko jūs izdarījāt nodarītājiem. Savādāk mēs nonākam strupceļā. Kā mēs varam izdzīvot savas enerģijas un attīstīties, ja mēs nezinām, kā jūtas cita enerģija. Mēs paņemam no otra cilvēka, no eža, no dzīvnieka, vienalga no mēbeles. Mēs paņemam to daļiņu enerģijas, kas mums vajadzīga. Respektīvi sanāk, ka visi visuma likumi katram ir savi. Globāli viņi visiem ir vienādi, bet mums ir jāizaug līdz tiem likumiem. Respektīvi, ja tu esi kaut kādā zemākā stadijā, tad tu sapratīsi likumus savādāk nekā es. Tu tā kā saproti likumus savādāk. Piemēram, zaglim, ja, kurš izdzīvo zagļa dzīvi, viņam ir normāli aplaupīt valstī, ja, čilā sēdēt balī, ja, un viss ir čil. Ko tie tur pensionāri tur ņemās? Viss tā kā ir labi, vēl jums tur vēl pietiek. Viņam nav iekšā tas, kas pieklājas, ka klausies nezūd. Tas, ka viņš nāk šajā dzīvē, būs tas pensionārs, kuru aplaupīs. Tas ir jautājums. Interesanti. Tātad, kurš tur gāja vīrs vai sieva pie kaimiņa? Vienalga tāda atšķirība. Viņi gāja pie kaimiņa. Tas nozīmē, ka viņi to pašu piedzīvos atpakaļ, viņš vai viņa. Lūk. Bet teorētiski jau tas pēc zemes dzīves likumiem ir pieskaitāms pie cēloņa un seku likumu. Ko sēsi, to pļausi. Jā, tā arī var traktēt. Tad viens likums mums ir. Jā, tā arī var teikt, jā. Bet ziniet, kas ir baigi interesanti, es piemetināšu. Ja notiek šī, nezinu, kā tautā saka, nolaišana pa kreisi, jā, tad viena no pusēm, kas nolaidus pa kreisi, viņi jūtās ļoti, ļoti slikti. To mēs saucam par sirdsapziņu, ka sirdsapziņa jums neliek mieru. Un tad, kad mēs uzzinām, ka mūsu partneri man ir kaut kas bijis, tad mums saka, atlaiž, cik labi. Cik forši. Dievs, vairs nav jāmokās. Tad tagad man ir jautājums, kurš tad vairāk mocījā? Ko sēsi, to pļausi? Jā, viss ir pakaļ. Tas ir balansa likums, tas globālais likums. Vienkārši mums ir jāapzinās, mums ir jādzīvo apzināti, izdarot kaut ko, mums ir jāsaprot, kad mēs to saņemsim atpakaļ. Viss. Jūs jau varat aplaupīt visu banku, jūs varat apzakt mani. Man gan nav ko saka. Bet jūs to visu izdzīvosiet atkārtot. Un tā 24 reizes. Bet skat, teorētiski tas diezgan vienkārši. Ko sēsi, to pļausi, ko dosi, to saņemsi. Kā sauc, tā atsaucās. Bet dzīvē cilvēks skrien tik ātri, ka viņš aizmirst par to. Vai nošmokšu to vienu skrūvīti, vai nav neuzmums, nezinu ko, jā. Tas, ka tas nāk atpakaļ, tas jau nav apzināti. Vai te nav runa par apzinātību un neapzinātību varbūt šajos kaut kādos dzīves posmos? Ja jau apzinātos, tad jau nedarītu. Bet neapzinās, tad ir jāizdzīvo. Vai es saku, tas ir jāizdzīvo? Es tik detalizēti esmu apzinājies visu, kas notiek man apkārt. Man ir connections, tas ir esmu sādāks. Un es jums varu pateikt viennozīmīgi, kā arī nomest papīrīts uz ielas, Turcijā vai Indijā, vienalga kur. Viņš atnāks pie jums atpakaļ. Tieši tur, kur jūs dzīvojat. Viņš atnāks atpakaļ, atsoļos ar lielām kājām. Un jūs nesapratīsiet,
Nu, ko atkal kaimiņš jūsu dārzā papīrus samets, un jūs metīsiet atpakaļ pie kaimiņa. Un tā jūs to ciklēsiet uz riņķi, jo jūs jau neizdomāsieties, ka jūs to papīrīti nometāt Indijā gadu atpakaļ. Viss atnāk pilnīgi, viss. Nav iespējams. Bet man pat šķiet pēc pieredzes, ka es esmu pieredzējis vēl krām 10 reizes vairāk. Es pat šajā laivā par to stāstīju, ka vienkārši tev nāk, tā mācība nāk 10 reizes vairāk. Tā kā tu iesēji, un tu nopļāvi ražu reiz 10, jo raža izauga, enerģētiski viņa izauga, un tu vienkārši nopļāvi reāli reiz 10. Vienalga, tas ir. Bet tas tā ir normāli, padomā pati, tu, kad mācījies skolā, bija kontrola darbiņi pareizi, tu viņus noliki, pēc tam bija vēl viens, ko atkal noliki, tad bija eksāmens, tu atkal noliki eksāmenu, tad bija 9. klases eksāmens, tu atkal liki eksāmenu, tad 12. klasē un tā, un neapstājoties, un tāpat arī notiek jums ar enerģiju. Kā jūsu gars, iekšējā enerģija var zināt, ka jūs esat perfekti sasniedzis to līmeni, līdz kuram jūs esat izaudzis. Viņam ir jāpārbauda tas. Ja, piemēram, es tev teikšu, ka es tagad varu ar enerģiju salauzt krēslu, bet es šodien to nevaru izdarīt. Man kaut kas vēl jāpamācās. Es pamācos, atkal laužu to krēslu, atkal nesanāk atkal pamācos. Un tas ir arī ar, labi. Tas būtu apmēram tā. Ir pāris, dzīvo viss ir forši, sabrūk attiecības, sieviete aiziet projām, no attiecībām, ir nolemts šķirties, viss, un sieviete skaidrs gaiši apzinās, ka viņai viss nāks atpakaļ. Bet, tā kā man bija diskusija ar šo sievieti, tad man saka, bet kas par, es viņiem piedošanu paprasīju. Es saku, labi, tu paprasīji piedošanu, kāds zina, kā viņš jutās, vai viņš piedeva tev, tu to nezini. Un piedošana neko nenozīmē, jums jādzīvo tieši tas pats, ko izdzīvoja otra puse. Ejam tālāk. Labi, izšķirās, viss tur kārtībā, un pēdējie 3 vai 4 gadi, 3 laikam. Es konkrēti neceros, bet visu laiku iet kalnu augšā, kalnā lejā, kalnu augšā. Un sieviete nav laimīga, tāpēc, ka viņa nav izdzīvojis to posmu. Tā kā tu teici, 10 reizes nāk atpakaļ. Šķiršanās jau bija tikai viena reizīte, bet viņa jau un griež uz viņa ritinī. Tik ilgi, kamēr tu izdzīvosi tieši to, ko izdzīvoja tas, un tu apskatīsies tās emocijas no visām pusēm. Nevis tikai ieskatīsies, pateiks, lūdzu piedod, labi, davai tiekamies pēc mēneša. Tas nozīmē, ka patiesībā sev teikt jā, pie šī piemēra, ko tu saki, sev teikt jā, šķirties, ja tu jūti, ka otru pusi vairs neiet kopā, tad saki sev jā, mīlot sevi, bet tajā pašā laikā saproti, ka tas jau uz tautumai, te vēl gaida mama vietas. Bet tur ir jāskatās arī, ir dažādas šķiršanās, un ķermeņi pierod viens pie otru. Jā, to jebkurš, es domāju, zina, kad ķermeņi pierod, sakonektējas, enerģijas izdzīvojas, enerģijas apmainas, un tā, kad enerģijas tiek izdzīvotas, notiek attālināšanās. Un tas ir normāli, ir ģimenes, kas ir mierīgi aiziet, un tas, uz redzēšanos, un ir ģimenes, kas vienkārši stumj tevi ārā, vīrietis vai sievieti, tur sit katru dienu, vai pieslēgt pie radiatora. Bet tu jau to nesaprati, un tevi viņi grūž projām, tā enerģija vienkārši atgrūž tevi. Un tu nespēj to pieņemt, un tu tur mokies sāpēs, bet tu jau pats sāpēs nejūties, nemokies. Tāda enerģija sen jau ir palaidusi vaļā. Viņa vēlas šķirties, jo tu par šķiršanos domājies kaut kādu gadu atpakaļ vai 2. Bet tajā brīdī, kad notiek šķiršanās, mūsu egoistiskais prāts ir tik ļoti ieciklējies, ka viņš nevēlas zaudēt to, kas jau viņam ir. Jo ego ir interesants. Viņam vislabāk patīk komforts. Un ja mēs zaudējam komfortu, tad mūsos notiek šausmīgā laušana. Ko? Jā, interesanti. Es tev piedāvāju variantu iziet caur tiem standartiem. Caur tiem standartiem, ko saki, padiskutēsim. Jā, tu esi sarakstījis, padiskutēsim. Visumu likumi. Standartā ir rakstīts. Ja savā dzīvē ieliksi kaut ko augstāk par Dievu, ja
ja mīlēsi kaut ko vairāk par Dievu, tev to atņems. Es viņu šodien iztraktēju sekojoši. Tātad, vienkārši, ja manī ir pasaule un es esmu tas Dievs, tas universums, tas viss ir manī, tad ļoti vienkārši mīlu sevi number one, un tad visus pārējos, viss ir labi. Jo likums saka, ja tu savā dzīvē ilgs kaut ko augstāk par Dievu, vai mīlēs kaut ko vairāk par Dievu, tev to atņems. Un ļoti bieži sanāk tā, ka mammas noliek, piemēram, bērnus pirmajā vietā uz podestāla, mana trofeja, mans bērns, mans, jeb savukārt to vīru, jeb partneri vai uz darbu vai vēl kaut ko tik traki, tad ir tā, ka ja man partners, tad es nomiršu, kāpā iekļaušu līdzi. Tad tas ir pa daudz, tā mīlestība. Es to tā saprotu. Tev nešķiet, ka tajā brīdī, kad māte ieliek savu bērnu augstāk par sevi vai vīru augstāk par sevi, strādā egoistiskais prāts? Kā tu vari vērtēt kādu augstāk par sevi? Tas ir skaidrs, jā, protams. Tagad atgriezīsimies pie tā likuma, ko tu tikko teici. Tu kādu vērtē augstāk par Dievu, tad tev to atņems. Mēs esam daļiņa no Dieva. Visi sauc to par dievišķu enerģiju. Es to nesaucu par dievišķu, es saucu par pirmsākumu. Par enerģiju, jā, un Dieva enerģiju. Tad, ja mēs tagad traktēsim Dievu, tad mūsos ir daļiņa no Dieva. Piekritīsiet. Tātad kā es vēl kādu varu vērtēt augstāk par Dievu, ja es esmu Dievs? Jo man ir šī dievišķa enerģija. Tas ir viens. Otrs tagad teica, ja es kādu vērtēšu augstāk par Dievu, tad man to atņems. Es to traktēju tā, tad jau iznāk, ka mans Dievs vai Dievs augšā vai pirms sākums ir greizsirdīgs uz to, ko es vērtēju augstāk par viņu. Kaut kāds jocīgs Dievs sanāk. Greizsirdīgs uz kaut ko Dievs nav greizsirdības. Tāpēc es tā, interesanti skatos to likumu. Es zinu, kā no jums aiziet tie aktieri, no kuriem jūs esat paņēmuši maksimāli to, ko jūs varat paņemt. Vai tas ir bērns, vai tas vīrs, vai tas ir baznīca, vai skola, vienalga kas. Es to tā traktēju. Ja tam ir jānotiek, tas notiks. Un jums ir jābūt pateicīgam, ka tas notiek, jo tāpēc, ka tas paver jums jums paver nākošo soli. Jūs esat izdzīvojuši vienu posmu, un tas dod nākošo posmu attīstībai. Jo visā visumā mēs jau tiecamies tikai uz savas enerģijas attīstību. Ķermeni mēs varam pārveidot, cik 10,000 no tevis iznāks, nezinu, modeli. 20,000, nav problēma. Kādu gribam uztaisam, jā? Mēs piedzimstam par oriģinālajiem modeļiem. Cienīties, oriģināli. Labāka par oriģinālu modeli es vēl neesmu satikusi. Bet redz, atgriežoties atpakaļ pie tās tēmas, mēs savu ķermeni un visu, kas mums apkārt, varam pārveidot, kā mēs gribam. Vienalga. Nav, ierobežojumi nav nekādu, jā. Bet to iekšējo būtību, mēs to nevaram tagad paņemt, izlasīt Bībeli un teikt, mēs esam Jēzus. Nesanāc tā. Tāpēc, ka tā enerģija mainās miedarbojoties. Un tie cilvēki, kas ir jums apkārt, jūsu cilvēki, viņi ar jums miedarbojas. Es stāstīšu interesantu anekdoti. Es nezinu, ko redzēju, vai anekdoti, vai kas. Beigas smieklīgi. Vizuāli izskatījās beigas smieklīgi. Vīrietis satiek sievieti, ļoti skaistas krūtis, skaisti ir lokoti gari, blondi mati, lūpas, viss vienkārši modeli. Iemīlās viņā, piedzims bērniņš, ar citu ādas krāsu, ar lielām tādām citām acīm, ar lielām ausīm, un viņš to sievi iesūdz tiesā, jo viņa tikai plastiski izskatās, ok? Iekšā tā viņa ir pilnīgi cita. Viņa pat ādas krāsu ir novainījusi. Un viņš saka, tu mani piekrāpīt, tu esi cita. Vai tas nav mans bērns? Viņa spēja papulēt. Jā, tas, ko es teicu, mēs varam uztaisīt, mēs varam uzvilkt tik daudz maskas, ka mūs pat mīļais vīrs nezinās, vai mīļā sieva nepacīs, jā. Un mēs no rīta varam pamosties stundu ātrāk, pirms mūsu partneris pamostas aiziet.
uzlikt 7 maskas un vēl rozi iesprāst vidū. Mēs po iepūsties ar Kalvinu Klein smaržo. Jā, vai ar mani? Jā, nesen biju kosmētikas veikalā un pašai smiekli sanāca. Tur ir tāda foundation, es neesmu profesionāls tajā, ir kas profīši, tu pārzinās labi. Ir tāds foundation, un tāds sakā, tur pilnīgi tāda līmeņa viss rakstīts. Tā ir gruncerovka, tas ir gruntieris, tas ir tā kā špaktelis, tas ir tas. Likās, ka es esmu Bauhausā atnākusi pēc skrūvēm, nevis pēc kaut kā. Tiešām šitos blonda, jo tas eksistē, bet es neko no tā nesaprotu. Likās, naba gāda, kā var jau to, nu labi. Es nedomāju, ka tu rāda elpo. Tas, es tam viss ir ok. Bet tagad iedomājies vīrieti, kam ir jāskūpsta tās lūpas. Vai jāskūpsta tas vaigs? Ko viņš tur riktīgi skūpsta? Es tam nevaru iedomāt. Pirmajā randiņā sēdzot. Nē. Jā, ko tu teici? Pazumā tā doma. Labi, lēžam tālāk, doma pazumā. Ejam nākošo likumu. Pievilkšanās likums. Mūsu dzīvē ir tieši tie cilvēki, priekšmeti un notikumi, kas atbilst mūsu vibrācijām. Man liekas, tīri, vai ne? Tieši tā ir. Un nekā savādāk. Bet piemetināt es pie tā gribētu, kad jūs vibrējat savādāk, jūsu dzīvē nomainās personas, nomainās aktieri visi. Jūs viņus nomaināt lugā. Bet jūsu lugā arī ienāks, ļoti maz viņi ienāks, bet viņi ienāks augstākas enerģijas cilvēki. Cilvēki, tā vienalga kas, jā, citam varbūt suns. Jā, un tas tāpēc, lai jūs saprastu, kad izdzīvojat savus aktierus, jums nākošais steps jābūt, kad jūs jau lēnām tiekat gatavot uz nākošiem soļiem. Mēs runājam pirms sākumiem, kaut gan man aktieru daudz. Tā ir. Un zini, kur ir tas āķis? Ļoti bieži es redzu ikdienā apkārt un sadarbībā tieši to āķi, ka tieši to veco negribās atlaist. Kad tas vecais ir tik labs un komfortabls, tā vecā lūga ir nospēlēta. Visas dekorācijas ir novāktas. Nav izdzīvot. Nav pilnībā aizdzīvot. Es nezinu, pie roktura, lai neaizvertu aizskaru ciet. Nav pilnībā aizdzīvot enerģijas apmaiņu. Jūs varat iedomāties, ņemsim klasisko, jā, mums jau patīk par to. Tas ir labākais salīdzinājums ikvienam cilvēkam. Vīrietis ar sievieti, vai vīrietis ar vīrieti, sievieti ar sievieti vienalga. Kas kuram tuvāks. Tagad jūs uzskatāt, ka jūs esat izdzīvojis savu visu. Tagad notiek šķiršanās. Jā, tad neizmirstiet arī, ka pie šķiršanās jūs paliek neizdzīvot 3-4% vēl no enerģijas apmaiņas. Pat, kad ir notikusi šķiršanās, jā, tāpat jums ir connections. Bet, ja jums pilnībā šķiet, ka viss jūs esat izdzīvojuši šo ciklu un jums vairāk nekā no tās otras enerģijas nevajag, tas jau vēl nenozīmē, ka tai otrai enerģija no jums nevajag. Ja jūs viņu, jūs varat paņemt vairāk. Jūs varat izsūkt viņu sausu, bet neizmirstat, ka pilnīgi viss būs jādod atpakaļ. Jūs nevarat paturēt. Nevarat nekādīgi. Un viņš tik ilgi pie jums tirināsies, kamēr jūs atdosiet. Un tā kā šis cikls ir izdzīvots, tas notiek aptuveni 2-3 gadi. Jā, tad arī aiziet. Katrs savu pusi. Jo tu nav vajadzīgi. Viņam nav ko jums dot, un jums nav ko viņam dot. Bet tas nav tā, ka mēs aizējam uz, kur jūs teicat, pie notāra, parakstam līgumu, un tagad visu čau mēs šķiramies. Jūs varat ķermeņus izšķirt, jā, jūs varat gulēt katrs savā guļamistabā, bet enerģija jau nav atšķirīgas, kur jūs guļat. Tā kā teorētiski tiem, kas šķirās, pilnīgi normāli ir tas, ka tie visi cikli ir jāizdzīvo. Don't worry, happy, no tā nevar izlikt. Līdzi, nestreso, netrako, izdzīvo, un tas vienkārši pats atkabināsies. Čiliņā, jā, čili. Vienkārši jums jāsaprot, ka notiek notikums. Un tagad jūs izšķiraties, atbrauc pie jums sieva vai vīrs, vai pie vīra atbrauc vīrs, vai pie sievas atbrauc sieva, jā. Un tagad nezinu, jums var nācies skrien virsū, jā, tur iedur kājā pieņems. Jūs pasmaidat, paņirdzat par to.
Čil. Viss. Viņa jau kam iedūras? Tev? Nē, viņa sev iedūra, jau kāds viņa iedūra. 2, 3 reizes. Tā kā vienkārši jums ir jāsaprot, ka tas, ko jūs esat izdarījuši, tagad notiek kaut kāds notikums, da jebkāds, vienalga kāds. Papīrīts, kas nokritis jums pie durvis liekšņa. Jūs saprotat, jums uzreiz ir, jums automātiski enerģija, jūs iekšā enerģija padod impulsu, kur jūs, ko esat nepareizi darījuši. Nav pareizi, nepareizi, bet kāpēc viņš atnāca pie jums? Un jūs skaidri un gaiši zināt, tāpat arī jums vīrs iedur kājā vai sieva iedur kājā, un tad jūs labi zināt, par ko viņi iedur. Jūs uzreiz attinat savu šo dzīvi vai satiekaties, tev tur daudz cilvēku. Kolēģi, jā, kas var atgriezt jūs iepriekšējās dzīvēs, paskatīties, un jūs ļoti labi sapratīsiet, kāpēc. Paliek interesanti, ja iekārtojas ērtā, kas sēdziņa paņēma šodien mums ir Tev likumi, tās te nākošo. Kristīna raksta, paldies, visu sapratu, atbildi atnāca. Nu, redz, cik jauka Kristīna, vai ne? Nu, forši. Laižam tālāk. Vēl viens jautājums. Ok, mums tas šodien kaut kāds aktuāls temats, sieviete vīrietis. Vai. Laižam to pašu. Tas tev visu laiku ir. Nu, taču skaisti. Nu jā, ir skaisti. 2 vīrieši arī skaisti. Nu labi. Vajag tā. Ok, piemēram, vīrietis, sieviete ir, nezinu, paņemsim otrādi, sieviete ir situsi vīrieti. Nu, piemēram, laulības laikā agresīva bijusi, situsi viņu, nezinu, apsaukājusi, necienījusi, manipulējusi. Un tā, piemēram, 10 gadi līdz izšķīrās. Jā. Viņi izšķīrās, ok, arī vederčī, process, šķiršanās parakstīt, viss brīvs. Tas nozīmē, ka teorētiski oficiāli sievietei tagad 10 gadi savas nākamās dzīves jāplāno, ka viņu kāds sitīs, manipulēs un viņai pāri darīs, ja tas periods varētu būt kaut kāds īsāks. Tas periods var būt 1 diena. Ok. Tajā brīdī, kad tas pāri nodarītājs, bet arī jāskatās, kurš kam pāri tur nodarījis, tas jau bija kits rādāk. Tajā brīdī, kad tas pāri nodarītājs saņems tieši to, ko viņš ir nodarījis otram pāri, viņš jūs izdzīvoja. Tas process var būt 1 dienu, 1 gadu, 2 gadus, 10 gadus. Tas var būt visu nākošo dzīvi. Ja, un jūs iesiet par riņķi, kamēr jūs izdzīvosiet identiskas emocijas. Ja, nav jau teiks, cik ilgi tas ir. Vienkārši tā, kad jūs zināt, ka jūs nodarījāt kādam pāri. Ja, es apzagu kādu. Es apzagu tevi. Ja? Tas tāds pašs piemērs. Un es apzagu nezināt. Un tagad es sāku apzināties, runāju ar pirmsākumu, tagad Budas un viss, kas ir pareizi. Sauciet, kā gribēt. Un es saprotu, ka es esmu tevi apzadzis. Es apzagu tevi tur pirms gada, bet es to darīju neapzināti. Es tevi skaidri un gaiši zinu, jā, pienāks diena, kad es par to samaksāšu. Un tagad tā diena pienāk, man, nezinu, mašīnā kāds ietriecas, jā, un vai man apdrošina soda naudu vienalga. Policija aptur mašīnu, tā kā man bija tāds piemērs, tas bija vispār. Es no dzīves izstāstīšu. Perfekts piemērs no manas dzīves. Braucu čiliņā mājā, 2 naktī. Mūzika bija tur pastrādāt. Priecīgs, braucu mājā, policija aptur man. Labi aptur. Saka, tev nav apdrošināšana. Nē, man ir apdrošināšana. Man uz gadu ir apdrošināšana. Es zinu 100%, jo es, ka pērku apdrošināšanu, es nopērku uz gadu. Viņš saka, nav. Viņi pārbauda, kompjuterā nav. Viņš saka, zvani savam apdrošinātājiem. Es atveru mailu, seju cauri, apskatos. Kur ir man polise, viss kārtībā. Cits reģistrācijas numurs. Skatos. Jā, manas bijušās sievas mašīnas reģistrācijas numurs. Mēs kopā nedzīvojam 2 gadi. Tad līdz tam notikumam mēs jau bijām 2 gadi. Nu, ko? Mašīnu aizvina projām, kopējās izmaksas. Nu, 3 punktus es nevaru pārvērst izmaksāt. Kopējās izmaksas sarēķināja man bija 600 mārciņā. Nu, nekā, es atnācu mājās, pasmaidīju, galvenais jau mašīnas nebija.
pasmaidīju, samaksāju. Labi zinu, par ko es samaksāju. Ļoti labi zinu. Jā, vienkārši, ka nakšties kaut ko darīt, padomājiet. Ir vērts vai nav vērts? Ir vērts izstāja sievai. Ja jūs noķerat sievu vai vīru vai mīļāku, ir vērts skandalēties, tā kā viņš tur ņemās. Mēs jau nenodaram kādam pāri, mēs nodaram sev. Jo visi tie aktieri, kas ir mūsu dzīvē uzaicināti, mēs jau zinām, ko viņi darīs un kā darīs un kad darīs. Atbildēju? Jā, forši. Nu ko, laižam tālāk. Pilnības likums. Pasaulē ir pilnīga. Un visuma kārtībā, ja katrs nodarbojas ar to, kas viņam patīk, viņam veiksies. Būs sekmes un rezultāti. Jā, piekrīt. Tā to likumu var traktēt, tikai nedaudz, es gribētu viņu nedaudz paplašināt, jo šeit vairāk uzsvers likts uz materiālo pasauli. Mēs nedzīvojam materiālo pasauli, mēs dzīvojam iekšējo enerģisko pasauli. Jā, mēs esam saistīti ar materiālās pasaules vidi, bet vairāk to attiecinam uz enerģijas attīstību. Un jo augstākās vibrācijās jūtu enerģija vibrē, jo mazāk materiālās pasaules krājumu jums vajag. Bet kas notiek? Viņi paši atnāk. Viņi atnāk tieši tik, cik jums vajag. Respektīvi, ja jūs nevibrējat vispār, tāds banāls salīdzinājums, tad jums nebūs viena pence, jā, 1 eiro. Ja jūs vibrējat konkrētās vibrācijās, jo augstāk pakāp, tad jums būs vairāk eiro, jā. Vēl augstāk, vēl vairāk. No kurienes tā materiālā pasaule pienāks pie jums jūs paši nespatīs. Tā arī ir. Jā, mēs attīstamies, bet mēs attīstamies iekšēji. Neatkarīgi, cik mēs skaisti vai neglīti izskatāmies. Tas atkarīgs no jūsu iekšējās vibrācijas. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem riņķī, kurus jūs piesaistāt. Jo augstāk jūs vibrējat, jo augstāks enerģijas avots jūs piesaistāt. Viss ir pilnība. Mēs tam pilnība. Mēs vibrējam. Jo mazāk mums pieder materiālajā pasaulē? Jā, arī tā var teikt. Nevis pieder, ne, mums vienmēr būs nodrošinājums, lai jūs izdzīvotu dzīvi materiālā pasaulē. Bet jūs uz to Bentliju ārā skatīsieties tā kā uz Opeli. Jums pilnīgi būs viena alga, vai tas Bentlijs, Opelis. Jums būs viena alga runāt ar ministru prezidentu vai ar prezidentu. Jūs runāsiet tā kā ar mani. Jā, jums. Jau viss būtu materiālajā pasaulē var būt miljonārs. Bet tu esi parasti. Tev var būt augsta, bet vienkārši tavs skats uz to visu būs savādāks un tā sajūta būs tieši tā. Vienkārši savādāk, nevis Vipendrosi, ka man tagad jāpalielinās vēl kaut kas. Ja? Tas ir bezvērtīgs. Bet tur tā baigi interesanti. Respektīvi, tiem, kam pieder miljoni, tie nav paši laimīgākie cilvēki, jo dzīves galā viņi saprot, kas ir nākošā dzīve viņiem būs. Jā, bet arī šajā brīdī, tā, kad jums vairāk naudas, jūs vairāk saprotat, ka jums tā nauda nav vajadzīga. Viņa nenes to gandrību, pēc kā jūs tiecaties. Jūs dzīvojat saskaņā ar sevi, tad viss, kas jums ir apkārt, nav vajadzīgs. Tas tomēr, es izstāstīšu šito. Atceries, tev stāstīju, kad Angļu turists aizbrauc uz Indiju pie guru, ar mugursomu ieiet pie guru mājiņā un saka viņam, kur tavas mēbeles, guru? Viņš guru paskatās uz to angļu turistu un saka, kur ir tavas mēbeles? Un kā es tā turists? Man tikai mugursomu. Guru saka, bet es jau arī tikai turists. Par kādām mēbelēm runā? Apmēram tā ir. Visi esam turisti šeit. Ne pirmo reizi. Jā, laižam tālāk. Cēloņu un seku likumus izrunājam, ko saisi to pļausi. Attīstības likums. Visumā ir kārtība, ka visam ir nepārtraukti jāmainās un jāattīstās. Pastāvēs tas, kas pārvērtīsies. Ja mēs kaut ko nenovērtējam, tas būs jāzaudē, jo mēs šo iedoto resursu neesam iztērējuši. Jā,
Tikai jūs saņemsiet atkal un atkal, katru reizi atkal saņemsiet tieši šo iedoto resursu, kuru jūs neiztērējāt, lai jūs galu galā iemācītos ar viņu rīkoties. Jo jūs esat pilnības, jūs esat dievi, jūs esat universs, jūs esat perfekti iekšēji, perfekti. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss, kas jums tiek dots, ir dots, lai jūs varētu augstāk attīstīties. Ja tu man šodien iedosi, nezinu, sērkociņu un es nemācēšu ar viņu aizdedzināt sveci, tad tu man viņu atņemsi un aizdedzinās manā vietā. Ja? Bet paies laiks, kad tu man atkal tos svecus, kamēr es iemācīšos. Visu laiku mēs attīstamies, jo visumā tas tā kā enerģija. Mēs satiekam otrus cilvēkus, kaķus, vienalga kokus, lai miedarbotos. Ņemot to enerģiju, es paņemu no tevis daļiņu to, kā nav man. Un attīst, sajaucot ar savu enerģiju. Ja pašā brīdī tu paņem daļiņu no manis, sajauc savu enerģiju. Lai mēs augstāk. Zinu, ko es tev priekš gribēju jautāt. Nauda un enerģija. Bet paga. Nauda arī ir enerģija. Nauda jau ir tikai enerģija, tas papīrīts ir enerģija. Teorētiski ņemot, jo vairāk man enerģijas, jo vairāk man naudas. Tagad parunāsim par balansu. Jūs varat pilnīgi visu savu enerģiju novirzīt tikai un vienīgi naudai. Es negribu par to runāt, bet, ja vēlies par pastāstīt. Jūs varat konkrēti novirzīt pilnīgi visu savu iekšējo enerģiju, un jums nauda plūdīs. Nāks viņa, un jūs varēsiet braukt uz Baliju, pirkt Mercedesu, jaunu māju un visu ko. Bet jūs būsiet paņēmuši enerģiju visu savu un novirzījuši uz naudu, jo jūs reāli nesat gatavi tikai naudai. Tas nozīmē, ka jūs atņemat enerģiju no savas enerģētiskās puses, no veselības, no draugiem, nevis no draugiem, bet no aktieriem, kas jums savukārt draugu tādu nav. Un no visas pārējās dzīves. Nākamajā dzīvē jūs izdzīvosiet nākošo procesu, bet bez naudas enerģijas, jo jūs jau būsiet šajā dzīvē izmantojuši visu savu enerģiju naudas iegūšanai. Ja jūs tā gribat darīt, tikai aizdomājieties nedaudz par to, ja jums paliks nodzīvot 10, 20, 30 gadu. Vai ir vērts atdot visu enerģiju, lai izbaudītu 10, 20, 30 gadus, un pēc tam 100 gadus mocīties? Labi, okay. Balans. Tāpēc līdz ar to, tā kā cilvēki daudz miljonāru un gadus 5, 10 pirms nāves saprot, kad viņi ir paņēmuši un visu savu enerģiju novirzījuši tikai naudas ciklam, jā, un viņi ir sapratuši, kas viņus nākošajā dzīvē sagaida. Viņi kā viens visi ziedo naudu labdarībai, bet ir jau par vēlu. Ir par vēlu, ļoti par vēlu. Tā ir. Bet dzīvē es esmu redzējusi ar cilvēki vispār tā kā kategorijās. Ne kategorijas, tā nav teikt. Es esmu redzējusi balansu, tā ir baigā fīča patiesībā. Jo ir cilvēki, kas, piemēram, ir superveiksmīgi biznesā, taisa naudu, viņiem ir bizness, nauda viss, bet nav savukārt ģimenes, vai nav kaut tā, no tā apļa viņiem vienas lietas noteikti trūkst vai divi. Viņam tas pilns aplis viņiem nav. Tagad ģimene, nauda, tur draugi, tās, tur vesels aplis ar to visu. Bet parasti ir tā, ka vai nu viena galība, pārējie tukši lauciņi, vai ir tā kā plus mīnus visos drusciņi, un tad tu tā kā tiecies vēl uz to, kā tev vēl trūks, tā kā vēl plepies, tā kā. Jo patiesībā par naudu runā. Cilvēki ļoti maz aizdomājas. Tajā brīdī, kad uzdod jautājumu, ar kam tev vajag naudu? Ar cik lielu summu tev vajag? Es tev uzdevu šo jautājumu. Atceries? Pāris mēnešus atpakaļ. Bet vispār, ja, tad cilvēks sāk aizdomāties, cik tu man vajag, kam tu man patiesībā vajag. Un nereti nāk pie tā, ka miljonārs nemaz negribētu būt. Tikai tā, lai ietu veikalā, nopirktu, atļautos, ceļotu, pietiktu. Un tad liekas, bet cik
daudz jau man nemaz nevajag. Un tu skrien kā 24/7 pēc tās naudas, protams, visiem rēķiniem, kas blablabla ne par to tēmu. Un tu to fokusu tik daudz uzliec, kad atkal citam apņem. Un tad tas balans izjūg. Un tad sit pa veselību, sit vēl kaut kur. Un tad tāds, Avārijas notiek, tad bērni saslims, bērnam tad pašam piemetas visādas vainas, jā, kā, es zinu, te viens. Miljonārs, jā, nu, reāla persona. Tiekamies tur vienreiz nedēļā. Viss ir chill, nauda ir viss kārtībā. Ar dēlu neiet vispār. Katru dienu stresā, uz māju pats negrib braukt, brauc projām no mājas, lai tik nebūtu māja. Nu, ziniet, es labāk dzīvoju tā, kā es dzīvoju. Man ir miers, man ir vispār chillis. Es dzīvoju balansā. Es neesmu pie ārsta bijis, nezinu. Gads 5, 6. jā. Čiliņā. Nu ko, lai šits būs tālāk labs. Paldies. Are you ready? Jā. Man liekas, mans viens no mīļākajiem likumiem. Brīvas gribas likums. Nu, jūs tak saprotiet. Pagais izlasīšu. Pieņemšanas jeb cieņas likums. Brīva griba ir izvēlēties darīt, jeb izvēlēties nedarīt. Pamanīt vai nepamanīt. Pateikt vai nepateikt. Brīvas gribas princips darbojas vienmēr. Mēs to zinām vai mēs to nezinām. No, Es tev teikšu, kad ir brīva griba, jā. Brīva griba, bet tu to brīvo gribu jau esi sarakstījis savā grāmatā. Zināju. Nu, pa kādu brīvo gribu jūs runājat? Nu, jūs varat paši pamēģināt. Jūs brauciet, nezinu, uz Rīgu šodien. Šilā jums ir jāpaspēj uz lidmašīnu. Jūs esat izgājuši tehnisku apskati, jūs esat piepumpējuši riepas, jums pat zapaska ir bagāžnikā. Un jūs pārdurat riepu. Nu, kur ir brīvas gribas likums? Jūs gribējāt aizlidot uz Balī, bet jūs pārdūrāt riepu. Nu, pa kādu gribu jūs runājat? Viss notiek tā, viss notiek tieši tā, kā ir vislabāk jums. Tieši jums. Bet ne jau jūsu ķermenim, bet tieši jums iekšēji būtībai. Jo ķermenis nomainīsies pēc 100 gadiem, kāda jēga viņā ieguldīt. Viņš tā nomirs. Ķermenis arī ir jāmīl. Nē, ir jāmīl, es par to nesaku. Bet ja jūs esat Dievs, vai jūs ieguldītu nemirstīgā lietā, vai ieguldītu mirstīgā lietā? Jūs esat uzņēmējs. Kaut kā baigi neloģiski iekārtota pasaules, ka pašvaldības vai valdības vai valstis iegulda naudu skolniekos. 1. klase, 10., 20. augstskolā, un beigās iznāk profesors, un tur viss pēc kārtas, jā, ar visu cepli galvā. Un lasa grāmatas, un 80 gados viņš valns aiziet. Tik daudz naudas ir investēts viņā, viņš paņem noliek ķelli. Bet tai pašā brīdī viņam ir jauns dēls, 6-gadīgs, 7-gadīgs. Atkal viņā jāinvestē naudu. Kaut kāda baigi neloģiskā ekonomija sanāk, saprot? Tāpēc notiek investīcija, notiek tikai un vienīgi jūsu enerģijā. Un tagad sāksim domāt. Ja Dievs ir investējis jūsu enerģijā, un viņš katru reizi investē, katru dienu jūs investējat sevi, jūs sataisat enerģiju pēc konkrēta plāna, kur jūs paši esat izvēlējušies. Ja? Jums nav jābūt Balī, kaut arī jūsu ego ļoti grib uz Balī. Jums nav jābūt Balī. Dievs negrib, lai jūs lidojat uz Balī. Tāpēc, ka lidmašīna var nokrist, vai nezinu, aizmirsā pilots zāli uzpīpē. Nu, vienalga. Ok, tur es piekrītu tev. Ir lietas, kas notiek, ka viņas notiek, saka, ok, es redzu stop, ir limits, tālāk netiekam. Ir ok, tā tad nebija jābūt. Es domāju, es man neredzu. Bet tagad sēžu divānā un saku, ok, man laiks beigsies pēc 15 minūtēm, tā ārā tumšs. Tagad man ir brīva griba. Siešu gulēt,
vai iešu paskriet. Un te manam ego gribās atļaut 20% izvēlēties. Nevis teikt, tu jau zināji, ka tu iesi paskriet ārā tumsā. Bet man ir izvēle. Es gribu palikt gulēt. Par to. Ir taču izvēle. Nešķiet, tu gaismu vajag ieslēgt. Es domāju, ka Tev vajag gaismu ieslēgt. Tu jau skrien par tumsu, man liekas. Izstāstīšu tev par to tavu izvēli, bet tev ego grib izvēlēt. Jo kaut kur jau mums taču tā izvēle ir jābūt. Tu vari pamēģināt. Mēs varam pamēģināt. Tu darbietas strādāt uz šo vai to. Ok, es tādās lielās lietās varbūt tu jau sen esi izvēlējies, ka tev tas šefs jāpaļ, jāsatiek. Bet tu tā vari izmēģināt. Tas viss, ka tas ir tavs ceļš. Tagad bet kaut kur tu vari to mierīgi izvēlēties, izmēģināt pati uz savas ādas. Ja tu nespēji noticēt pirms sākumam un man, tu vari to izdarīt uz savas ādas. Rīt no rīta pamosties, pieņem lēmumu, ka tu tagad gulēsi un necelsies un nekustēsies. Tas būs tikai un vienīgi tavs lēmums. Kā domā, kas notiks? Tik es piecelšos kādu gulēšanu. Nu kā tev brīvs, gribas lēmums, viss pieņem lēmumu, viss gulēs. Es tev varu pateikt to, ja tu tagad no rīta izdomāsi nekustēties, pilnīgi čilā, sēdēsi un neko nedarīsi vispār. Man ir brīva griba, es izdomāju visu, es tagad uz darbu neiešu, nekur neiešu. Tev tavi aktieri, kas ir tavā lugā, piespēlēs situācijas, kad tu izkustēsies no tā dīvā. Un tad man rodas jautājums, kur tu tos brīvas gribas likums? Tu neatļaus, ko 20% iesprost brīvu gribu? Ar tevi nav interesanti. Nē, ir. Pieņemsim, ka ir. Tēja, ja tu vēlies uztaisīt, tad ir brīvas gribas likums. Zāļu tēju, vai ķimeņu tēju, vai aveņu tēju. Nav brīvas gribas likums. Tu jau zināji, ka taisīs zāļu tēju un ka pēc mēneša sāpēs izsanāk. Tas jau bija paredzēts. Jā, tāpēc, ka tavs organisms jau tieši paprasīs to tēju, kādu viņam vajadzīgi ir. Un kur tad paliks tavs brīvas gribas likums? Ja tev gribas kumelīšu tēju, tu tad nedzirds piparmētru tēju. Tas nozīmē, ka teorētiski, kas par besi ārā? Mūsu grāmata ir sarakstīta pilnībā, mums nav iespējas spēlēties. Bet tu pati tā viņu sarakstīji. Tā ir tikai un tava brīva izvēle. Tu pati savu grāmatu saliki. Step by step. Tu pati uzaicināji aktierus visus savus riņķus, ar ko tu miedarbosies. Tur ir tava brīva griba un brīva izvēle. Es par to runāju. Ok. Bet tev šķiet, ka tu tagad dzīves vidū paņems, izplēsīs 7 lapus no savas grāmatas vai izlaidīs vienu nodaļu un dzīvos čilā tālāk. Mēs atgriežamies tur, pie kā mēs palikām. Ok, tātad es no kosmosa, no universuma, no debesīm kā dvēsele izvēlējos brīvu gribu nākt uz Zemes veikt pieredzi. Tātad man vajag connection ar dvēseli, ar turien, no kurienes es nācu, un to atteikt, ko es izvēlējos. Arī nefunkcionēs, ne? Pagaidi, tu kā dvēsele esi nolēmusi iziet konkrētas mācības šajā dzīvē ar visiem konkrētiem aktieriem. Jūs visi iedarbojaties. Tu tagad pēkšņi kā dvēsele uzskriesi augšā debesīs un teiksi, Dievs mīļais, es tagad mainīšu savu. Tu saproti, ka ir jāmainās pilnīgi visiem taviem aktieriem arī, jo tu jau iedarbojies ar saviem aktieriem. Ne jau tagad, ka tu tagad vien, tad ir jāņem visa kompānija, visi savi aktieri, jālaiž augšā pie Dieva un jāsaka, Dievs dod man savu krustu. Ending stories. Tāpēc mēs iedarbojamies. Mēs ejam stoli pa stolim, ja? Kā Zaglis iedarbojas ar baņķieri, tā baņķieris iedarbojas ar Zagli. Evita raksta, piekrītu, pat ja savu izvēli izmanto, apkārtējie to ietekmēs. Nu jā, tāpēc, ka tu jau ietekmē apkārtējos arī. Un tagad tu brauksi mašīnu un teiksi, tev brīva izvēle, vai nu uzbraukt garām gājējiem blakus, jā, vai pabraukt garām. Tagad tu brīvi izvēlies. Es tagad braukšu to garām gājēju. Kā tas viss atspoguļosies pilnīgi visām tavām brīvām?
Atgriežoties pie iepriekšējā likuma, es tagad atcerējos, ko es nepateicu, to man iepriekš pateicu. Par naudas enerģiju. Mīlīši, neizmirstiet vienu lietu. Naudas enerģija, jā. Tā ir enerģija. Jūs savu enerģiju virzat, lai gūtu naudu. Bet neizmirstiet arī, ka nauda ir enerģija. Ja jūs no kāda ņemat enerģiju, ka tik nesanāk tā, ka jūs paņemat enerģiju no kāda, kas to nemaz nevēlas jums dot. Respektīvi, tas sanāk tā. Es šodien strādāju pie tevīm. Vienalga kaut ko, jā. Un viss tagad, mūsu sesija beidzas, es saku tā, Lana, šī sesija tagad tev maksās 10 000. Tev ir kontā 10 000, bet tu nebija gatava tam, jo mana sesija var maksāt 100 mārciņu vai 100 eiro. Tu samaksā tos 10 000. Tas nozīmē, ka es paņēmis no tevis ekstra, jo tu neesi gribējis viņu atdot. Jo tur ir nosvērta, ka tu nevēlējies viņu dot. Tas nozīmē, ka man tie 9900 aizceļos prom vai ietekmēs kaut ko citu. Labi, ejam tālāk. Tāpēc, ja kaut ko pērk un iedarbojās, vajag sarunāt, man vajag patīk šis teikums, vajag sarunāt, ka mums saviem der šī cena. Jo reizēm tā, ka kaut ko gribi nopirkt, un piemēram, nezinu, kaut ko gribi nopirkt, cik maksā 7000. Ja? Par 6500 būtu gatavs pirkt. Un viņš pārdod par 6500, bet tāds, es negribu pārdot. Un liekas, ka paši no tajā garšā un smaržā pa vidu satikties, tad mums abiem ir labi. Vai ne? Tas tāds pašākais. Ja es zinu, ka es tur gaidu 20 mārciņas vēl, vai paspiedīšu kaut kā, vai kaut kā. Jā, tā ir miedarbība. Tev tu kāds likums vēl palika vai nepalika? Vai mēs šodien... Man patika, bet man patika kaulēties nevis tāpēc, ka man nebija naudas, bet tāpēc, ka man rītīgs azars aizgāja. Es nepirkšu pie tevis, ja tu man nenolaidīsi cenu, man pilnīgi likums bija, saproti? Un tagad es pērkot vēl dešu, ka tev pa virsu iedvošu. Un patiešām, zini tāds. Bet tajā laikā es to nesapratu. Man likās, ja tu man nenolaidi, es par tevi pat nerunāšu. Protams. Man gan vienmēr ir bijis tā, ka es piemēram atrodu kaut ko marketā, cena konkrēta, 10 mārciņas, vai 20, vai 100, vai 1000. Viss aizbraucu konkrēti, aizbraucu pie viņas, atlaidi dos, nē, nedošu. Labi, ņem rektos 1000 visu čāku. Es nekaulējos. Es tāpat zinu, ja es būšu pārmaksājis, tā nauda atmaksās. Un es vajag pašas nopirku. Es kaut ko nopirku, neatceros, ko es kaut ko nopirku, nebija daudz, 7-8 eiro kaut kas, 6-7-8 eiro, nebija daudz. Un Mentenē vairs tā prece nebija, viņa nevarēja viņu atsūtīt viņu. Viņa raksta, iedodiet man kontus pārskaitīšu, un es redzēju, ka viņai ir bērni. Es ziniet, nopērku bērniem kontus, un ir labi, nevajag pārskaitīt. Un likās, tik forši, kur tu ņemsies? 6, protams, 6 eiro, 7 eiro nauda, jā. Bet tas bija tā forši. Tā pa īstam no sirds, nevis tur es tur varu un tu tur nevar, bet tā pa īstam, tā forši, tā. Un likās, mēs taču tā biežāk varētu. Man patīk Latvijā, kur ietilmē, kad rimīšos un maksimās, un kur tad onkuļi vai tādas iekārtījās, un tu jūti, ka tā kasa varbūt ir knapa, un tu vari samaksāt, tu vienkārši samaksā. Izdari to labu darbu. Tas taču tik forši, un tev kāds izdarīs labu darbu. Man arī mīļie, kas skatās, pakomentēt jūs. Esat bijuši tādā situācijā, ka jūs izdarat neprasot, negaidot labu darbu, uzdāviniet ziedus, pārsteidziet, un pēc tam brīnaties, ka diena pilna ar notikumiem, un nāk pie jums viss atpakaļ. Ir jums tā bijis vai nav? Un mums ir komentārs no Ineses, līdz nolasīšu. Tā. Cilvēkam kāds ir savu attieksmi iedot konkrētu sajūtu, kuru viņš piedzīvo. Piedzīvo un sajūt. Un tas otrs apzināti ar savu uzvedību piespēlē situāciju, kurā arī viņš dabūs piedzīvot, sajust to pašu, kas ir šis, vai tas speciālistu iespēlētais, tam iespēlētajam arī nāk atkal un atkal atpakaļ, tik ilgi, kamēr viņš nolems vairs nedarīt. Vāciešiem ļoti tipiski uzvedība. Tā man tā es tev, vai tas ir veselīgi. Respektīvi, kā tas būtu?
man iesit, es tev iestīšu pretī. Dabūsi pa muti. Es pretī nesitu, tāpēc, ka man ir ganāt. Es zinu, ja es viņam iestīšu pretī, tas atkal dabūšu pausīt priekš, kā man to vajag. Iesit, es ieņedzu un aizēju projām, jo tā es zinu, kad es izdzīvoju karmu 30 gadi atpakaļ. Un es čili atlaižu, es zinu, ka tā nākošais, kas man satiksies, man pausīgi nedos. Protams, tas ir dots devējiem atdodas, ja? Tā mēs to varam saukt. No aci pret aci, zobu pret zobu. Te domāts emocionāli, Inese raksta. Arī emocionāli, tas tieši tāpat ir. Iedod konkrētu sajūtu, kuru viņš piedzīvo, sajūt, un tas otrs apzināti ar savu uzvedību piespēlē situāciju, kurā arī viņš dabūs piedzīvot sajust to pašu. Kas ir šis? Tā ir domāta, tas ir domāts smaids, tas ir domāts prieks, tas ir domāts mīlestība. Ko tu ar to tieši domā? Varbūt tas ir iedomājies tā, ka tu dzīvo ar kādu kopā un tavs partneris piespēlē tev, nezinu, smaidu šodien, jā? Un tu priecājies, tev iekšā viss smaida. Tieši tādas pašas emocijas izdzīvos arī tavs partneris. Kad tu viņam to pašu piespēlēsi, ja ne tu, tā kāds cits. Inesīt, ja tavs jautājums nav atbildēts, ieraksti viņu varbūt īsi un konkrēti vēlreiz saprašu, vai mēs mēģināsim to viņu atbildēt. Tā piemēru kādu, jā. Skaidrāks. Nu ko, laižam tālāk. Tālākais ir karmas likums. Karma ir dvēseles informācijas uzkrājums. Dvēsele saskaņā ar karmu grib iziet dažādu pieredzi. Ja pagājušajā dzīvē, piemēram, tu biji tirāns, tad šajā dzīvē būs upuris. Labā ziņa tāda, ka savu karmu, gan vitas karmu, gan visas karmas, tā kā teorētiski tu kā cilvēks var izmainīt. Ko domā par karmu? Man karmas nav. Jums ir, man nav. Mums būtu, ja tev nav. Redzi, mēs tagad nonākām pretrunā ar pāriem visiem universāliem likumiem, kurus tu traktēji šovakar. Jo, ja mēs uzskatām to, ka mēs savu grāmatu sarakstam pēc noteikta scenārija, ko mēs izdzīvosim, ar ko mēs miedarbosimies, kādas mācības iziesim, mīlestību, sāpes, nezinu, cietumu, slepkavību, vienalga, tāpēc kādu karmu runājam mēs? Mēs jau iepriekš to zinām. Mēs zinām, ka iepriekšējā dzīvē vai, nezinu, bērnībā mēs sasitām kaimiņu. Mēs sasitām kaimiņu, bet mēs jau nezinām, kāds kaimiņš jutās. Kā mēs varam uzzināt, kā kaimiņš jutās? Tikai, ja paši dabūsim pausīm. Tā kā dabūjam mēs pausīm, mēs sakam, mēs izdzīvojām karmā, jā, es tur bērnībā kaimiņu piekāvu, jā. Nu jā, tā jūs saucat, ka tā būtu jums ķermeniskā karma. Bet mēs sitām to Pēterīti kaimiņu Jānīti ar vienu nolūku. Mums tas bija jādara, lai mēs dabūtu pretī un arī izdzīvot. Jo tā kā mēs sitām, tad mēs jutāmies pārāki, mēs izdzīvojām varu. Mēs mācījāmies spēlēties ar varas enerģiju. Kas ir Pēterīts Jānīti? Štruns kaut kāds, nauda. Un tad, kad mēs dabūjām, tad kāds izdzīvoja varu pār mums, un mēs izdzīvojam, kā būt pazemot. Visu laiku ir miedarbība. Un tā, ka notiek jums šādi scenāriji, esiet priecīgi, jo tāpēc, ka tad, ja jūs to esat saņēmuši pretī, kā jūs sakat, karmu saņēmat pretī, nu viņi ir smieklīgi, tad jūs skaidri un gaiši apzināties, kas ir tas, ko jūs iemācījāties. Un jūs zinat, ka vairāk tās brīnums neatkārtosiet, jo jūs tam izgājat cauri. Ja jūs neiziesiet tam cauri, tad jūs iesiet atkal un atkal un atkal un atkal. Kā vāver ritenī, kamēr jūs sapratīsiet. Ok, tur es to piekrītu, jā. Vai man ir jāatbild par vecvecmāmiņas mūzatajiem āboliem, ko viņa... Nu, ne, taču pilnīgi. Nē. Jā, tie karmas un viss pārējais? Muļķības. Nē, es uzskatu pilnīgi un viennozīmīgi nē. Jūs esat nesaistīti. Gari nav saistīti ar otriem gariem. Jūsu enerģija nav saistīta. Mana enerģija nav tava enerģija. Mēs varam miedarboties. Katrs ir divas dažādas. Tu esi viens līmenīts, es esmu cits līmenīts. Augstāk, zinu, vienalga kā. Tad iznāk tā.
ja man būtu jāatbild par vecmāmiņas ābolīšiem, kur vecmāmiņa nozaga bērnībā savā, tad tas nozīmē, ka daļa no manas enerģijas bija vecmāmiņa. Ka vecmāmiņa paņēma manu enerģiju, ar manu enerģiju aizgāja nozaga ābolus, pēc tam atdeva man atpakaļ enerģiju. Tagad, kas par tagad tu dzīvo? Jā, par to, ka es tagad nozagu ābolus un pieēdu pilnums. Nu, nē, pilnīgi nesaistība. Katra enerģija iedarbojas un nav saistības nekādas. Ok, bet tu nāc no mammas un tēta, un viņiem ir savas dzimtas. Dzimta taču ir. Nu, bet tas jau ir ķermenis. Tas ir ķermenis, par ko tu tagad runā. Tas nav saistīts ar garīgo spēku un garīgo enerģiju. Ķermenis, jā. Ķermenis ir kaut kas cits. Bet tu ar ķermeņa palīdzību iziet to, kas tev ir jāiziet. Izdzīvo to, kas tev ir jāizdzīvo. Ja? Un tu, piemēram, mana enerģija iepriekš zināja, ka viņa izvēlēsies šo ķermeni, kādā es esmu. Jo tikai šis ķermenis ir optimālākais, lai es sasniegtu to, ko es sasniedzu. Un es zinu viennozīmīgi, viņš ir optimālākais. Viņš ir perfektākais manām vajadzībām. Tas nozīmē, ka tavu galvas sāpēs nekad nepārsprāgs. Es teicu, ka man šausmīgi daudz sāp galva. Bet es ļoti, ļoti ceru, ka man galvas kaus plauksies lielāks, un tad man būs vieglāk. Liela cepura jāpērk ziemā. Tādus vēl neādu tik lielas. Jā, man ķermenis bruhnos. Bet tikai un vienīgi tas, kad man sajūt tāda, ka man augsts smadzen. Mums ir iedot to, ko mēs varam pacelt. Tieši tā. Vairāk. Tieši tā. Ir jāuzticās vienkārši, vai ne? Viss ir balansā, protams, jā. Tā enerģija, kas virmo apkārt un kas nāk man iekšā, tā ir, viņa līdz šim nav bijusi, jā, un lēnām, un ķermenis adaptējas. Jūs tak labi ziniet, ka ķermenis ir unikāls, viņš adaptēsies pie jebkā. Jūs nocirtīs kāju, jūs adaptēsiet dzīvot bez kājas. Protams, jo pasties arī kā, kad sieviete bērniņu dzemdē, domājies, tur taču nav kam, ka viss svarās, lai tam mazum ir vieta, viņš par piedzimt, varbūt tās kosmos, kas tur ir. No kurienes viņš tur kā? Tieši tā, nu kā? Ķermenis ir unikāls, jā. Jā, ķermenis ir vienkārši supermašīna. Mēs pat, man liekas, cilvēki pat nenojaušam, cik superīga mums šī mašīna ir iedota, cik unikāli superīga un fantastiska. Parādi man brīvā dabā kaut vienu ķermeni, kurš var 40 gadus no vietas dzert alkoholu un vēl dzīvot un iet uz darbu, pieņems. Vai neiet? Tu vēl dzīvo. Un vēl nemirst. Vai ne? Kurš? Nu nevis. Un te jau šī patiesība sabrūk. Šodien tādu skaistu rakstu izlasīju, ka patiesībā jau tas viss atkal, tas nesakās ar likumiem, bet mēs ar likumiem būtībā esam beiguši. Pēdējais pieskāriens varbūt, ka patiesībā jau sistēma mūs ieliek un nosaka, ieliek tajos trenda rāmjos, tajās matricās saliek, piemēram, tev jābūt 90, 60, 90, tev jādara tas, labi jāmācās tas, jādara tas, nebūsi, tu būsi slikts. Un tad mūs iebaida ar to, ka es esmu slikts. Un ja tev trūkst 5 kilogrami, vai ir 5 kilogrami par daudz, tu visu mūžu sevi ēd, bet tu jau savu enerģiju zaudē uz sevis nepieņemšanu. Bet matrica tā ir iekārtota. Piemēram, sportisti, viņi pat nav veselākie cilvēki pasaulē. Jā, vai... bet to jau viss zina. Var dzert visu mūžu līdz 90 nodzīvos, un viņam viss super, viens 20 gados dzers un nomirs, un tu jau viņam katram savs, vai ne? Nu jā, bet tur ir jāskatās arī, kādā ķermenī tas iegājas un kas tieši tev ir jāizdzīvo. Un kā tev tas impaktos pārējos cilvēks. Nu, tava enerģija jau nav egoistiska, ka tu jau saproti, ka tava enerģija ir nemirstīga. Jā, tas, ka tu no ķermenis nomirst, tas cits jautājums. Un, piemēram, tu dzīvo, jā, un tev ir bērni, jā, bērni izaug, paliek 20 gadi, un pēkšņi bērns aiziet, nomirst. Nu, negodīgi, pareizi sanāk. Bet tagad jāskatās, kāpēc viņš izdarīja tā, kāpēc viņš aizgāja no tavas dzīves, kāpēc tev ir tāds smags lūzums iekšā, un kas tev no tā ir jāiemācās. Tāpat vienīgi tas nenotika, mīlīgi. Absolūti. Un tas ir,
Man liekas, vienas no tiešām smagākajām mācībām uz zemes, bet kaut kad jau viņas ir jāiziet. Un, jā, tas ir jāizdzīvot. Man liekas, tas ir, prātam reāli neiedomājami. Es atceros, ka man mamma nomira. Man liekas, tas ir negodīgi. Kā, bet mans ego jau trakoja. Bet patiesībā man bija vienkārši jālaiž un jāpriecās par to, ka dvēselē ir labi un viņa ir izpildījusi visu, ko viņa apņēmās, un viņa ir tālāk. Bet ego trako, jā. Un pēc tam, ja es to sajūtu, dvēsele runā, ego runā, prāts runā, no sākuma viss bija vienkārši putrā un ķīsē, un es neko nesapratu. Man liekas, auzas. Bet tu zini, kāpēc? Tu zini, kāpēc? No. Kas notiek tad, kad mums kāds nomirst? Kā tavi tuvie aktieri sāk spēlēt? Kā tavs ego sāk spēlēt ar to situāciju? Kā prāts? Tev tā viss apkārt, tev viss ir kārtībā, tev nevajag brīvdienu, tu vari ņemt cik brīvdienas gribi, mēs tev samaksājam, tev nevajag kompensāciju kaut kādu, ja? Tev viss ir labi, tu šodien uz kapiņiem biji, varbūt tev to iedot, to šito iedot. Ego tā ir čili, tā kā forši, pasties, kā par mums rūpējas, tik forši. Kāds spēlētāji jāpadzer, mums ir komentārs. Labi, joks, klausies. Evita raksta, bet pēc būtības viss tas ir ļoti interesanti, jo, piemēram, bērnus mēs audzinām, mācām, kā būtu pareizi, tā tad mēs ietekmējam, Evita, es par šo šodien domāju, tā, audzinām, mācām, kā būtu pareizi, tā tad mēs ietekmējam viņa daru. Tagad man jautājums ir Evitē, kā tu zini, kas ir pareizi? Tu zini tikai to pareizi, kas ir tev pareizi, bet tu jau nezini, kas viņam ir pareizi. Gars ir izvēlējies vecākus tādus, kāds viņš ir izvēlējies. Ja? Tava bērna gars izvēlējās tieši tevi, ja viņš zina, ka tu būsi optimālākais skolotājs tajā brīdī. Liekot viņam izdzīvot to, kas viņam ir jāizdzīvo. Arī bērns tev skolotājs, man saka, jā, mijiedarbības notiek, protams. Bet, Evita vēlreiz raksta, bet tajā laikā, kamēr viņi mazi, viņiem neļaujam tā tad būt pašam. Tā laikam tā doma, ka mēs aizliedzam. Tā peļķē neleksi, saudumus nēdīsi, darīsi šitā. Vara. Vara. Mēs izdzīvojam varu. Mēs izdzīvojam varu pār mazu bērnu. Viņš ir bezpalīdzīgs. Viņš ir pilnībā jūsu pakļautībā. Viņš dara tikai un vienīgi to, ko jūs vēlaties. Viņš nevar darīt to, ko viņš vēlas. Ja tagad tas skaistais, superīgākais jūsu bērns aizies un sadraudzēsies ar kaimiņu bomža bērnu, kas notiks ar jums? Tas bija piemērs tikai. Jūs izdzīvojat varu pār viņu, jo jūs nosakat, kur viņš ies, kad viņš ies, vai viņš kāps peļķē vai nekāps peļķē, neņem nazi, jo tas ir bīstami, neej pie upes, tad noslīksi. Jūs pa sevi uztraucaties, ne pa bērnu. Jums pirmais, ja bērns paņem nazi, viņš sagriezīs sevi, tad būs jābrauc uz hospitāli, tad būs pēc tam jāsēž mājā, nevarēšu iet uz darbu. Jūs, egoistiski, domājat tikai pa sevi. Tā ir mūsu būtība cilvēku. Bet tur ir arī mātes instinkts iekšā arī, un tēva. Drusciņi ir. Ir. Mātes instinkts, protams. Varbūt tēva instinkts iekšā. Nē, mēs tā esam audzināti. Saprotiet, sabiedrība ir, kāpēc cilvēks tik tālu ir izdzīvojis? Viņš ir sabiedrības daļa, un mēs sabiedrībā saprotam, jo lielākā pūlī mēs dzīvojam, jo mazāk pretinieku eksistē. Mēs esam iznīcinājuši pilnīgi visu, un tagad mēs cīnāmies viens ar otru. Tā kā ir forši, Dinozaurus nogalinājām, visus pārējos arī nogalinājām, lāčus arī apšāvām. Visus, kas mums apēc, tagad ko? Viens pret otru. Sabiedrība. Tas tā ir normāli. Jā, bet saistībā ar bērnu un enerģiju mēs iedarbojamies. Jūs saņemat savu bērnu tieši tādu, kāds viņš ir vajadzīgs jūsu lugā. Tāpat kā bērns izvēlās vecākus tieši tādus, lai viņš varētu iziet savu ceļu. Tam es pilnīgi piekrītu. Es pat arī jūtu, kā mazie māca. Viens māca pacietību, viens māca vēl kaut ko. Katrs māca kaut ko, ko likās.
jums avīs mājās. Griež kaut ko visu pa zemi virs. Bet tas mans bērns. Man taču vieglāk plācinišus uzcep būs. Ko tu vari ņemties tagad, ja? Nē, es ļauju rullē, tikai sēžu tāda stundas tīrīšana pēc tam. Jo paskaties arī no malas, tā, kad mēs jūtam, kad bērni mūs ietekmē. Nu, kad bērni, atļaujiet bērniem darīt to, ko viņi vēlas. Pilnībā chill. Kas notiek? Bērni sāk triggerēt mūs. Viņi nespēja sevi nodarbināt. Tāpēc, ka tas tā kā cietumā. Bērns piedzimst, viņš seko norādēm. Tēta, mammas, vecmammas, visiem. Jā, pēc tam skola un vidusskola un augstskola un draugi un paziņas. Bet ļaujam, ja jūs ļausiet tam bērnam darīt, ko viņš gribēs, viņš nāks pie jums un sāks jūs aiztikt, jo viņam ir garlaicīgi. Viņam vajag klaunu, kas viņu izklaidē. Tas tāpat kā cietumā. Cietumniekam vajag uzraugu, kas dod instrukcijas. Kad uzrauga nav, ko dara cietumnieks, aizbēg no cietuma. Nu, bērns tieši tāpat viņš izaug, 20 gados pasaka, ej tu pie visiem citiem dzīvot, es eju savā dzīvē un atbraucu pie jums tikai uz bērēm. Un jūs domājat, ko jūs tam bērnam esat izdarījuši? Jūs tak visu savu dzīvi atdevāt. Es domāju, ka šo tēmu nevajag aizskat. Tur var aiziet ļoti dziļi. Mums ir vēl komentārs Inesīte raksta tā. Nu, kāds tevi apzināti vai neapzināti, piemēram, sāpina, un tu tagad atdarīsi ar to pašu. Tas nozīmē to, ka es, kurš to atdarīs atpakaļ, apzināti, agri vai vēlu dabūšu tieši to pašu sajūtu atpakaļ no kāda cita izbaudītu savas ādas. Pareizi? Ja? Ok. Un, ja, protams, ka jā, tad kāpēc cilvēki turpina tālāk darīt to pašu? Nav sapratuši šo mācību? Jā. Tiešām nekad nav dabūjuši vēl to sajūtu pašam izbaudīt. Nu, tieši tā, viņš nav cilvēks. Cilvēks, kas nodara pāri otram cilvēkam. Nu, piemēram, ņemsim zagli. Zaglis zog katru dienu, lai viņš varētu izdzīvot, lai viņš varētu uzturēt savu ķermeni. Viņam tas šķiet ir normāli, jo viņš ir izaudzis tikai līdz tam, ka, lai nodrošinātu sevi, viņš var zagt. Tas nozīmē, ka viņš apzog kādu, pēc tam kāds apzog viņu. Ja tas nenotiek šajā dzīvē, tad notiks nākamajā dzīvē. Nākamajā dzīvē viņš būs godprātīgs un tad viņu visi apzēs. Un tāpat saistībā arī ar, ja jūs nodarat kādam pāri, tad jums kāds nodarīs atkal pāri. Un tad pēc tam jūs būsiet dusmīgs. Jūs nodarīsiet atkal viņam pāri un atkal dabūsiet no kāda cita pļauka. Un tā jūs visu laiku tirināsieties uz riņķi. Tas pats notiek attiecībās. Sieviete vai vīrietis bēgdams no vilka ieskrien pie lāča un tirinās. Nu, un tā visu laiku sieviete satiekas ar vīrieti, kurš ir alkoholiks. Pirmais alkoholiks, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais. Nākošo dzīvi atkal dzīvos. Tik ilgi, ka viņi sapratīs, viss pietiek. Ja? Vai, nezinu, sieviete narkomāna, ja? Un vīrietis to pašu ciklotājs. Kamēr jūs to nesapratīsiet, neizdzīvosiet, kamēr jūs nepateiksiet stop savā grāmatā, tikmēr nekas nebeigsies. Jūs iesiet un iesiet. Jūs nevarat iziet cauri grāmatai tikai viņu izlasot. Tas, ko es teicu, tad jau mēs varam visi paņemt nopirkt bībeles, izlasīt un būsim Jēzus. Saprot mani? Ja palīdzētu, būtu laba doma, bet nepalīdz. Sagrāks domājas, žēl, ka nav manas grāmatas. Kā jādzīvo? Tu man sākās kaut kādi tādi jautājumi. Kā jādzīvo? Kas ir pareizi? Kas ir nepareizi? Tāda mamma teica, griezt šādi ir pareizi. Un tad man sākās, kas to teica? Es sāku visu apšaubīt. Kas to teica, ka tā ir pareizi? Es atceros, ka es maziņš biju. Es reāli atceros šito. Kā man mamma bija pareizticīgā. Un es viņai neliku mieru. Mammu, bet ja Dievs eksistē, vai viņš tikai baznīcā eksistē? Nu tā tak nevar būt. Ja Dievs ir visur, kāpēc jāiet cilvēkam uz baznīcu pie Dieva? Es tāds jautājums nezinu. Es saku, kāpēc Dievs nevar būt zālē? Es pat nezinu, ka maz biju gāju pie zāli pielūgt.
Cirks riktīgs. Bet, nu, bija jā tā, un es nelikos mierā. Vienmēr bija visādi jautājumi, kāpēc zāle ir zaļa, nevis sarkana. Jā, tā baigi unikāli. Bet interesanti atcerēties to. Kāpēcīši jautājumi. Patiesībā tie kāpēcīši jautājumi, viņi jau nebeidzās. Viņi, man liekas, kā bērnībā sākās, kaut kādā brīdī varbūt viņi pieklust, ka tu vairs neesi pats pie sevis, bet būtībā pēc viņi atkal kaut kas sākas. Ja tu gribi izzināt, kāpēc tas ir tā vai tāpēc tā, kamēr tu nonāc pie savas patiesības, pie sevis, pie tās esences, kas tu esi, jo kamēr mamma ģērba, mamma ģērba, šodien par to domāju, tu piedzimsti, mamma tevi apģērba. Uzvelk rozātu klīti. Es gribu zilu varbūt, bet mamma uzvelk man rozātu. Nu labi, es augu tālāk, ja mamma man nopērk mugusumu. Mamma man dod putvēst. Putra man negaršo. Ok, bet man ir jāģi, mamma saka, ka putra ir veselīga. Tagad, piemēram, speciālisti uztur saka, ka putra nav jāēd no rīta. Putra nav veselīga. Un kur tad ir tā patiesība, ja? Ka tu sāc visu šitā likt kopā, liekas. Jā, tu vienkārši jāatklāj savus. Atgriežoties pie tā jautājuma, kāpēc neiziet mācības līdz galam? Atceries, kas mums jautāja? Tas pateikšu, mums jautāja Inesī. Jā. Inesī, tev ir jāsaprot, ko nozīmē mācība. Ja, piemēram, mēs ņemam kā piemēru mīlestību. Sievietes un vīriešu starpā. Tad tev pēc šīs mīlestības šķitīs, ka tu esi iemācījusies mīlēt to vīrieti vai sievieti. Ja? Un tev šķitīs, nu kāpēc tad man vēlreiz ir jāiemīlās, jo es jau vienreiz to izdzīvoju. Bet tev ir jāsaprot, ka izdzīvojot nākošreiz, tu jau vairs neesi tā, kas izdzīvoja pirmoreiz, jo tu esi plūsti kā upes priekšu. Un tas pats arī ir mācībām, ka tu nodari kādam kaut ko labu, un tev sniedz atpakaļ kaut ko labu, vai ka tu nodari kādam pāri, un tu saņem pretī pāri, un tā dari uz priekšu. Jo visu laiku mēs esam kustībā, plūsmā, un mēs izdzīvojam visu laiku kaut ko jaunu. Nekad tu neizdzīvosi identiskus notikumus. Tu visu laiku kāpsi step by step uz augšu, un tas var notikt pirmajā dzīvē, otrajā dzīvē, varbūt pirmajā dzīvē pēc 5-10 gadiem, ja tev vīrs būs alkoholiķis un tev sitīs katru dienu, un es domāju, tu vienā skaitrā dienā tu paņemsi bērnus un aizies projām, nu. Teiksim, nu, hello, vecais, nu, pietiek, nu, cik var te dzert bez apstāties, jā. Tur ir jābūt tam kausam ir pilnam. Man liekas, tas ir tā kā, kaut kā vizuāli nāk tāds, zin, tāds kaus, kurš tā kā vat smeļās un smeļās, bet tikai tad, kad viņš ir patiešām pilns, viņš ir gatavs izgāsties un iet tālāk. Tā kā, nu, kamēr viņš ir pusē, tu vari tirināties, tu vienkārši nesaņemsies. Es zinu, man draudzene gāja no vīra projām, gadi kaut kādi 8. Un tad kausas bija pilns, tad universums piespēlēja visus notikumus, lai viss notiktu pilnīgi, tā kā viņai nolgo vispār veselē nebija pieņemami, tad ja paņēma cepuri un aizgāja pēc apēļu. Bet to punktu vajag sasniegt. Tas punkts ir ierakstīts tavā grāmatā. Nu, vienkārši vai to izdari vai neizdari. Tu vari visu, nu, tu vari nedēļu, 2-3 tirināties un barot savu kaķi ar pārtiku, kuru viņš neēdīs. Jā, viņš gala rezultātā ēdīs to pārtiku. Bet vienā skaidrā dienā kaķis izlaiks pa logu un aizies projām, viņa mēs gribēs. Nu, tāpat ar jums, nu, jūs sitīs tik ilgi, kamēr, nu, tas ir tā kā, jums visiem dzīvē cilvēkiem parādās, grūtos brīžos parādās gidi. Bet gidam jau ir vairāki gari. Nu, viņš nevar tikai pie jums sēdēt un ar mietu papīri bāzt. Ja? Viņš izdarīs tā, ka jūsu bērni jums dos papīri, jūsu mīļais dos papīri, jūs mašīnu sastīsiet. Nu, kamēr jūs atvērsiet acis un teiksiet, nu labi, viss pietiek, es sapratu, man ir jāseko savai grāmatai. Ja? Nu, savādāk jau nenotiek. Nu, ir cilvēki, kam tu pasaki, nestrādā. Ir cilvēki, kam tu vēlreiz pasaki, nestrādā. Ir cilvēki, kam nezinu, uzsprāts lidmašīna, ja, vai mašīna, tad viņš sēž. Nu, arī sieklās. Nu, jā. Bet labi. Jo cilvēks ir baigi unikālais. Ja ēzelis, piemēram, iekritīs bedrē, viņš uzreiz tie bedrē neiekritīs, viņš ies apkārt. Bet mums neskāpēc šķirt, ka mēs jau vakardienas bedrē neiekritīsim, mēs tā esam savādāki. Un tagad mēs gudrāki esam. Un mēs iekritam bedrē un izlienam ārā un ejam nākšajā dienā un atkal ieliec un tajā pašā bedrē.
mēs tā kā esam gudrāki. Nu, mēs tik divreiz vienā un tie pašā bedē neikāsim. Mēs mācāmies, kamēr mēs iemācāmies. Mēs attīstam to enerģiju līdz perfektam zīdam, kā man patīk salīdzināt. Kamēr viņš ir perfekts. Ines raksta, skaidrs, paldies. Liekas, kāpēc cilvēkiem tik grūti to saprast? Bet to labāk visumam nejautāt. Nav jāraust tas uncēs astes. Mīļā, tev jādomā par sevi, nedomā par cilvēkiem vispār. Pilnīgi aizmirst. Tikai par sevi domā, un viss. Ko pārējie tur saprot vai nesaprot, kā tu tur atšķirība? Lai viņi saprot, ko viņi grib. Es vispār nedomāju par citiem, ko viņi domā. Un mierīgi, brīvi dzīvot, neviens tev netraucē, dari to, ko tu vēlies. Kādam nepatīk, ko tu vēlies darīt, tā nav tava problēma. Tu tagad visiem nepiespiedīsi uz baznīcu iepriekš. Anita raksta, sveika, Anita, prieks tevi šeit redzēt. Mīļie, man visus ir prieks redzēt. Vienkārši vakars jūs noslēgumu. Tēma tik interesanta mums jau, bet pēdējais komentārs un tad laižam. Tā, mans kauss tikko bija pilns un 1. septembrī savu glābējas lomu atstrādājot, beidzot sapratu, Anita, tu jau esi loma, bet es jau sapratu. Tu jau saprati, paga, tur ir garš. Tā. 1. septembrī savu glābējas lomu atstrādājot, beidzot sapratu, ka neesmu visvarena un spējīga visus izglābt. Klausies tālāk. Ja cilvēks ir izvēlējies pabeigt šo zemes dzīvi caur slimībām un ciešanām un neko nemainot, tad pārkāpjot galējo robežu saskaroties ar neatgriezenisko punktu, mani beidzot atsita stikņa atpakaļ un man beidzot pieleca, ka mana loma otra cilvēka izvēlēs ir tuvu nulē. Un man nav glābšanas loma vairs tālāk jānes, bet jāmainās. Mīļā, mēs visi zinām, ka ir universs. Es personīgi zinu, ka ir pamatlikums. Jā? Es viņu saucu par tā. Ir cilvēki, kas saka, ka ir Dievs debesīs. Ir cilvēki, kas saka, ka ir Allats. Mēs visi domājam, ka kaut kas ir. Kā tev šķiet, tā, ka tu nomirsi, tev Dievs prasīs, kāpēc tu palīdzēji kādam un vai tu palīdzēji šitam? Dievs tev paprasīs vienu jautājumu. Kāpēc tu sev nepalīdzēji? Tikai un vienīgi sev. Tas ir tikai un vienīgi tavs ceļš. Tu vari palīdzēt visiem, kam tu vēlies, bet tev ir jāiziet savs ceļš. Un nekā savādāk. Un ja tu domā, ka tu tagad palīdzēsi visiem nabagiem, kas uz ielas sēž un ubago naudu, tu par to novērtējumu nesasniegsi. Nebūs. Nabagam būs forši, ja? Bet tev novērtējuma no tā nebūs. Bet es patiesībā mazliet redzu, kas par to šeit arī tā, ka, ja Anita bija paredzējusi iziet šo glābējas lomu, ja godīgi ļoti daudzas sievietes iziet glābēja lomu, upura lomu, šīs lomu spēles ir diezgan daudz iekšā saliktas matricās izdzīvošanai. Es to ikdienā redzu. Tad varbūt tās vienkārši, kā tu pareizi saki, 1. septembrī es sapratu, kā ir punkts. Man ļoti patīk teikt, es ļauju tev būt. Esi tāds, kāds tu esi, es ļauju. Man ar mammu bija tā, ka man mamma, kā pasakā, man mamma tur smēķēja un darīja visu neveselīgi, un man gribējās, lai viņa ir tāda, kā es gribu, ja? Bet patiesībā bija brīdis, kad bija jāpieņem, jāsaka, tā ir tava izvēle, 50 gados nomirt, es pieņemu to. Tā ir tava izvēle, to un to darīt, es ļauju tev to. Man nav tiesību tev kaut ko aizliegt, ja? Ja tu gribi nomirt, nomirsti, dari tā. Bet mēs gribam turēt kā ego, nedari, ja? Pirmkārt, mums vispār nav jāuztrauc par otru cilvēku. Mums ir jālaiž otrs cilvēks brīvībā. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Mums nav nevienam tiesības rakņāties otra cilvēka galvā. Kur nu vēl, kā tu saki, izmainīt viņu? Ja viņš smēķē, lai viņš smēķē. Ja jūs tas apgrūtina, ka viņš smēķē jums dzīvoklī, istabā, tad jūs to varat viņam pateikt, lai iziet uz balkonu. Ja viņš dzer, lai viņš dzer. Kāda jums atšķirība? Jo jūs vairāk viņam aizliegsiet, jo
vairāk viņš dzers un smēķēs. Nu, protams, muļķības kādas. Jums ir jādomā tikai un vienīgi par sevi. Ja jums traucē, ka viņš dzer, tad iet projām. Kur problēma? Otru nevar izmainīt. Jūs nevarat otras smadzenēs ielīst, jūs nevarat otru izmainīt. Jūs savās smadzenēs nevarat ielīst, jūs reizēm neredzat tālāk kā tikai savu ego. Kur tad vēl otru? Bet jūs jau gribat uztaisīt otru tādu, lai patiktu gan jums, gan draugiem un draudzenēm un tiem bagātiem draugiem. Jo tad, ja mēs varēsim aizbraukt barbekju pārtiju salkrastos pie kā, tur jau ir visa problēma. Jūs jau to nedarat tikai un vienīgi sevis dēļ. Un visa tā labdarība arī. Kāda jums ir daļa par to, ko dara citi cilvēki? Pilnīgi vienalga. Vai viņš ir vīrs, mīļākais? Nezinu. Viņam ir sava dzīve jāizdzīvo. Un neviens nav tiesīgs maisīties savā dzīvē. Te apmēram izklausās tā. Es kāpu kalnā, es vilku viņu aiz kājas kalnā, beigās uzliku plecā, paņēmu pilnīgi viņu visu plecā, mēs uzkāpām kalnā, un tad es gaidīju pateicību. Bet, mīļā, kādu pateicību tu no manis gaidi? Tas jau bija tavs kalns, ne jau manis. Es tev neprasīju, mani vilkt tajā kalnā, es gribu savu kalnu, lai man vaļā, vēl dolamā. Tas labāks, varbūt jau gribēju nomirt. Jā, es atceros, labi pakomentēšu, es atceros dzīvi vienu. Tad es kā ubaks sēdēju, jā, un man viens iedeva tur $10 bija, vai kaut kas tam līdzīgi. Es tad biju gatavs viņu nolinčot. Bet tas nozīmē, ka man jāizdzīvo vēl tālāk uz priekšu. Es negribēju pa bombzinu, bet, nācās. Tā. Tā ir interesanta tēma. Anita raksta, paldies, lai nodar mīļā. Inese raksta, cik laba gudrība par to jautājumu, ko tev Dievs pajautās. Ak, Dievs, cik laba sajūta, paldies. Re! Pirms sākums visiem atbildēju. Vai ne? Galvas Paldies tev, Kaspar. Tā, Inese raksta, bet mēģinot palīdzēt otram psiholoģiski, paralēli var palīdzēt pats sev. Man tā ir, vai tas nav ok? Tu tā vari darīt, kamēr tu to dari tikai un vienīgi sev. Ja tu jūti, ka tu palīdzot otram, dari to nedaudz savādāk kā tikai priekš sevis, tas vairs nav ok. Dari tikai to, ko tu pati vēlies, bet nedari to, lai būtu egoistiskas gandarības. Jā, nedari to. Gribi parunāt, runā, negribi runāt, nerunā, klausās tevi, klausās, neklausās tevi, neklausās. Tu vari būt viena brīva, tu vari būt ar kādu kopā, tu vari palīdzēt visiem pēc kārtas, bet galu galā tavs primārais mērķis ir palīdzēt tikai vienīgi sev, nevienam citam. Jo visi pārējie, kas ir tev apkārt, kuriem tu iedarbojies psiholoģiski, garīgi, vienalga kā, ir tikai un vienīgi aktieri. Tāpat kā es esmu aktieris Lanas lugā, un Lana ir aktieris manā lugā. Mēs ar viņiem iedarbojamies. Nebūs manis, būs cits aktieris manai, mēs mājās. Tā viss notiek. Bet mūsu primārais uzdevums, Lana palīdz sev, un es palīdzu sev. Jo mums katram ir savs ceļš un savs kalns. Tieši tā. Es nevaru uzkāpt Lanas kalnā. Kur vēl uzkāpt, ja viņa man uzstums uz savā kalnā, tad pateicību. Jā, bet mums patīk. Es ceru, ka es atbildēju. Ko, mīļie, garš vakar šodien iznāca, bet es ceru, ka bija interesanti. Vismaz tā izskatās. Es zinu, ka šī tēma bija ļoti interesanta un daudz to gaidīja tieši universuma likumus, jo par viņiem šāda no dvēseli aspekta apskatīties. Un ja mums ir tāds luksus un mums pirms sākumus dot pirmot informāciju, mīļie, kur vēl viņu neizmantot, vai ne? Tā kā forši, paldies, kas par šovakar, par kopā būšanu. Nākamnedēļ mums ir nākamā saruna, būs ļoti aizraujoša. Es uzreiz varu pateikt, tā saruna būs sievietēm vienkārši bombe. Mīļās nākat ne tikai pašas, bet arī draudzenes vēl 5 paņemt līdzi, jo runājies par, kas par ko iesaka? Runājies par
sievieti un vīrieti, ko patiesībā vīrietis svērt un gaida no sievietes. Kā to tas teikums bija tāds skaists? Es to aizmirsu. Jā? Tā kā vīriem būs ļoti interesanti. Palūbīsim ādiņas visam, kam liekas, kā mums liekas. Kaspars pastāstīs no vīrieša puses, kā vīrietim liekas. Tur būs, baigi inčīgi. Tā kā, ne? Ko? Jā, tas ir interesanti. Tas ir vienkārši unikāli. Tas ir forši. Tā kā, jā. Līdz nākamajai svētdienai, lai jums jauks svētdienas vakars vēl. Forša nākamā nedēļa. Un tiekamies Dīvanas sarunās ar teju nākamnedēļas svētdien. Paldies visiem. Un čau, čau. Čau. Izbaudi.